Esiet sveicināti Sporta ziņas.com YouTube kanālā skatītāji un arī klausītāji. Šī ir mūsu jauna rubrika Spēles protokols, kurā cerēsimies Latvijas sporta komandu mačus, kas palikuši atmiņā gan labā, gan arī sliktā nozīmē. Noteikti piesekojiet mūsu YouTube kanālam, lai nepalaistu garam jaunas epizodes un vispār daudz dažāda interesanta kontenta mūsu kanāla būs. Bet mēs sākam. Kad cilvēki dzird vārdu salikumu brīnums uz ledus, tad viena no pirmajām asociācijām, kas nāk prātā, noteikti ir ASV hokeja izlases triumfs 1980. gada olimpiskajā turnīrā. To sauc par brīnumu uz ledus, jo ASV komanda, kas bija sastādīta no studentiem, no hokeistiem, kas spēlēja studenta čempionātā, pieveica PSRS izlase, kura uz papīra skaitīja amatieru, bet pēc būtības tie bija profesionāļi. Un Latvijas hokeja arī ir vairākas spēles, kuras varētu nosaukt par brīnumu uz ledus, un noteikti viena no spilgtākajām šādām spēlēm ir starp Latviju un Baltkrieviju 2005. gadā olimpiskajā kvalifikācijā, un tad šo spēli mēs šodien arī mēģināsim arī atcerēties. Tātad pirms 21 gada, 2005. gada februārī Rīgā norisinājās Turīnas Ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīra kvalifikācija, kura bez Latvijas piedalījās vēl 3 komandas – Baltkrievija, Slovenija un Polija. Noteikumi bija tādi paši, kādi tie ir tagad, proti, ka grupas labāka komanda, grupas uzvarētāja tiek tālāk, savukārt 3 pārējās komandas paliek ārpus olimpiskajām spēlēm. Un šis kvalifikācijas turnīrs ir īpašs arī ar to, ka tas norisinājās Rīgas sporta pili. Tas bija pēdējais nopietna līmeņa hokeja turnīrs, šā leģendārajā ēka, par kuru mūsu YouTube kanāla ir arī atsevišķs video. Drīz pēc tam Rīgas sporta pils tiks slēgta, pēc tam arī nojaukta, bet tā vēl paspēja piedzīvot vienu no leģendārākajām spēlēm laikam Latvijas hokeja izlases vēsturē. Turnīra kalendārs visticamāk arī tika veidots tā, lai tieši pēdējā dienā izšķirtos tas olimpiskās ceļazīmes liktenis, lai ir intriga, lai, teiksim tā, uzkurinātu skatītājus, jo bija paredzēts, ka turnīrs norisināsies 3 dienas, un tad attiecīgi uz 3. dienu, uz turnīra 3. dienu tika nozīmēta spēle starp Latviju un Baltkrieviju, kuras tika uzskatītas par 2 galvenajām favorītēm no šīs grupas. Tas gan nenozīmē, ka ar pārējām komandām neviens nerēķinājās, jo turnīra gaita gan Slovenija, gan Polija demonstrē diezgan labu, solīdu sniegumu. Slovenija piedzīvoja sagravi pret Baltkrieviju, bet tas bija nākamajā diena pēc tam, kad viņi tikai ar 1 vārtu starpību zaudēja Latvijai, tā kā turnīrs tiešām bija tāds diezgan līdzvērtīgs, bet tā iznākums bija tieši tāds, kādu arī iepriekš bija ieplānojuši tā rīkotāji, ka olimpiskās ceļazīmes liktenis izšķirsies starp Latviju un Baltkrieviju. Baltkrievijai varbūt gāja nedaudz vieglāk, apspēlēja viņi Poliju ar 3-2, bet Sloveniju viņi sagrava ar 7-2, un līdz ar to turnīrā 3. dienu tieši Baltkrievija sagaidīja 1. vietā. Laikam būtu lieki piebilst, ka visas iespējamas vietas Rīgas sporta pilī, kur varēja sēdēt, kur varēja stāvēt, bija aizpildītas, jo cilvēki milzīgi daudziem bija ieradušies paskatīties uz to, vai Latvijas izlasei izdosies izcīnīt olimpisko ceļazīme, bet tas spēles sākums nebija tas veiksmīgākais, jo kā jau bieži vien Latvijas izlasē tika ielaisti 1. vārti, pēc tam vēl vieni, un tad jau 1. periodā Latvija nonāca iedzinējusi ar 0-2, līdz perioda beigām izdevas 1 vārtus atgūt, rezultāts kļuva 1-2, tad 2. trešdaļas sākumā Baltkrievija atjaunoja, kļuva 3-1, Latvija atbildēja ar vārtu guvumu 3-2, un šķita, ka tas spēle ir ļoti līdzīga, bet tad
50. minūtē Baltkrievi guva vēl vienus vārtus, rezultāts kļuva 4-2 un situācija kļuva pavisam nepatīkama. Kad līdz mača pamatlaika beigām bija palikušas nedaudz vairāk par 5 minūtēm un Latvija bija iespēja spēlēt vairākumā, komandas galvenais treneris Leonids Beresņevs pieņēma diezgan drosmīgu lēmumu. Viņš nomainīja vārtsargu pret 6. laukuma spēlētāju, kas nozīmē, ka Latvija spēlēja ar 6 laukuma spēlētājiem, bet bez vārtsarga. Un turklāt Baltkrievija varēja mierīgi mest pa tukšiem Latvijas vārtiem no savas laukuma puses un nebaidīties, ka būs pārmetiens, jo mazākuma pārmetiens netiek fiksēts. Un Beresņeva gaiņas nostrādāja, jo, kad bija palikušas nedaudz mazāk par 5 minūtēm, Armands Berziņš kļuva par to spēlētāju, kurš panāca 4-3 goviņš vārtus, vienkārši tur pielēca kājas visa Rīgas sporta pils, tie cilvēki, kuri sēdēja, un varat iedomāties, kādas bija viņu emocijas pēc tam, kad jau pusotru minūti vēlāk Jānis Sprūgts panāca neizšķirtu. Spēlē, kas šķita jau tā ir zaudēta, spēlē, kas šķita jau pamazām tiek atdota Baltkrieviem, pēkšņi ir neizšķirts rezultāts. Jau mazāk nekā minūte pēc tam, kad tika panākts 4-4, laikam varētu teikt, ka visas nācijas varoni kļuva Aleksandrs Semjonovs, kurš guva komandas 5. vārtus. Kas tajā brīdī notika Rīgas sporta pili, man pat būtu grūti aprakstīt, tāpēc šeit vienkārši jums parādīšu fragmentu no tās vēsturiskas spēles translācijas. Tā bija atspēles translācija. Grūtu pretinieks bija priekšā. Komēdieris! Semjonovs! Pielāmā aizbeidzot būs klāt. Baltkrievi šokā! Baltkrievi izlaiž šokā! Tas ir kaut kas neredzēts. Tagad jācīnās līdz beigām. Baltkrievi var, tagad viņiem jāriskē. 5 minūtes 29 sekundes. Un tad nākamas 2,5 minūtes līdz spēles beigām bija tas sarežģītākais laikam abām komandām, jo Latvijai bija jānotur tas pārsvars, jāsargājas, Baltkrieviem bija ar visiem spēkiem jādodas uz priekšu un jāmēģina uzlauzt Latvijas aizsardzība, bet Latvija izdevās noturēt pārsvaru un uzreiz pēc sirēnas varēja gavilēt Latvijas hokeisti, Latvijas treneri un Latvijas līdzjutēji, jo tas nozīmē to, ka tieši Latvijas komanda būs tā, kura dosies uz Turīnas olimpiskajām spēlēm, savukārt tas kvalifikācijas mačs pret Baltkrieviju uz daudziem gadiem paliks atmiņā visiem hokeistiem, arī faniem, tā noteikti ir viena no tām spēlēm, kuru var saukt par Latvijas hokeja zelta fondu, un arī tagad, 21 gadu vēlāk, skatoties to maču, var izjust daļu no tām emocijām, ko izjūta gan cilvēki pie TV ekrāniem tajos laikos, gan tie cilvēki, kuri apmeklēja to spēli klātieni. Mēs tagad esam pierāduši pie arēnas Rīga, kurā Latvijas hokeja izlases spēļu laikā var uzņemt 10 000 skatītāju, bet Rīgas sporta pils bija krietni mazāka un pēc tā oficiāla protokola 4700 cilvēku noskatījās maču starp Latviju un Baltkrieviju klātienē. Runājot par pašu olimpisko turnīru, tad Latvijai tas sanāca diezgan neveiksmīgs, jo ieņēma Latvijas komanda pēdējo 12. vietu, bet mainieki Itāļi apsteidza Latviju. Un tas sākums varbūt bija cerīgāks, ar 3-3 ar nešķirtu rezultātu noslēdzas spēle pret ASV, bet tad sekoja 4 zaudējumi pēc kārtas, un pret Slovākiju arī tas zaudējums varbūt nebija tik graujošs, rezultāts bija 3-6, tad nākamās spēles izvēles ļoti neveiksmīgas, 1-6 pret Zviedriju, 2-9 pret Krieviju, un pat pret Kazahstānu tika piedzīvots zaudējums ar 2-5, tā kā likumsakarīgi pēdējā
vietā savā grupā, pēdējā vieta savā turnīrā, un arī šis turnīrs kļuva par pēdējo Arturam Irbem Latvijas izlase, lai pēc tam daudzus gadus vēlāk viņš atgrieztos izlase jau citā statusā kā vārtsargu treneris. Tā bija rubrikas spēles protokols. Noteikti būšu priecīgs par komentāriem, par reakcijām, par laikiem, jo tas palīdz popularizēt šo video. Noteikti piesekojiet sportaziņas.com YouTube kanālam, kur būs daudz dažādā interesanta video kontenta. Un noteikti varat arī padalīties ar šo video ar saviem draugiem, lai arī viņi, varbūt kāds no viņiem klātienē ir bijis uz spēli starp Latviju un Baltkrieviju. Bet paldies arī par to, ka noskatījāties šo video līdz galam un tiekamies nākamajos video.